Tagad tāds izlaidums. Tāds satraukums. Tāpēc, ka mēs esam tāds izlaidušās, tā kā izlaidenes. Es jūtos kā 2 stundas pirms izlaiduma. Tā kā piedzērusies vai? Nē. Tu pirms izlaiduma arī tāda vaļīga, brīva, tāda. Protams. Tādā miljonāra skažokā. 9. klase, 12. klase beidzās. Skaisti. Pagaid, tu esi beigusi 12 klases? Jā. Linda. Es zinu, ka ir grūti tam noticēt, bet esmu. Es ļoti lepojos ar tevi. Paldies! Paldies! Vismaz kāds. Vismaz kāds. Dītai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Dītai, Dītai, Lindai, Alisei, visapnicī. Tā, nu mēs esam nonākuši laika upe, mūs atvedusi uz gultu. Kā solīts, mums būs īpaša epizode. Īpaši seksīga epizode. Kurā mēs epizodes noslēgumā iesim gulēt. Varēs pieslēgties laivā un maksāt. Skatīties, kā mēs guļam. Mēs tomēr esam visi vienā laivā. Jā. Vienā gultā. Linda, tur arī tajā 12. klases izlaidumā bija tik apcerīga un rādio tāda sieviete. Jā, jā. Es skatījos uz ziediem, uz saviem klases biedriem, kas bija uzplaukuši. Un par šiem 12 gadiem izziedējuši. Tik skaisti. Jā, un arī Ļoti mēs skaisti. par šīm 10 klasītēm, tā teikt, arī esam uzplaukušas. Ļoti skaisti. Linda. Jā. Laipni lūdzam raidījumā Viss apnicis, kurā kā ierasts mēs ar Lindu apceram dzīvi, runājam par ziediem, kā arī tiekamies ar psiholoģu Alistaru Meiko, lai kopīgi risinātu klausītāju iesūtītas problēmiņas, kā arī radītu jaunas. Šis ir tikai mūsu ieteikums. Jums ir vajadzīga terapija, ejiet pie terapeita. Mēs to visiem novēlam. Un vēl mēs novēlam visiem daudz laimes dzimšanas dienā. Cilvēkiem visām dzimšanas dienās? Visi ir pelnījuši šo sveicienu dzimšanas dienā. Tāpēc daudz laimes jums. Daudz laimes dzimšanas dienā. Nu, kādas sajūtas bez tā, ka izlaiduma un vaļīgas vai kādas mēs tur... 20. sērijas sajūtas. Tas 20. ir grandiozi. Tu tā saki, it kā mums būtu skaidrs, kas ir 20. sērijas sajūtas. Šīs? Tagad? Triumfantas. Triumfantas. Izdzīvojām. Tas ir mūsu otrajā paplašinātajā emocija aplī. Ir arī emocija triumfanta. Oranža fanta? Nē, triumfanta. Ok. Forši. Nu jā, tāds tā kā sasniegums kaut kāds notikums. Svinīgas sajūtas. Jā. Man tādas svinīgas sajūtas. Mēs arī svinīgi esam apģērbušās. Mums ir šodien īpašais svinīgais studijas iekārtojums. Ja kāds šito neskatās, es atvainojos. Ko jūs darāt? Jā. Kādas sajūtas jums ir 20. sērijas sajūtas? Ko jums tas nozīmē? Es jau es tādā izlaidumā jūtos šobrīd. Tāds satraukums, kas nu būs tālāk, prieks par padarīto, gaidas par nākamo. Jā. Man normāli, jā. Labi, es domāju, ka mēs varētu klasiski spēlēt spēli, risināt problēmas un tad jau ceļojums laikā, kā jau ierasts. Sarunāts. Lai notiek. Tomēr šodien spēle būs mazliet atšķirīga. Jā, Alisai jau ieplašās acis, viņa jau mazliet uztraucās, mazliet būtu pieklusināta teikt. Es redzu jau, ka viņai reāli norau bālo. Šodien ir tāds... Mans jautājums, vai tā ir krāpšana? Es brīdinu, ka var būt arī rupji, jo šajā piedalījās mans partneris arī veidošanā, ar kuru mums bija tāda diskusija arī, kas ir krāpšana un kas nav. Ļoti laba diskusija, starp citu, ko risināt ar saviem partneriem. Bet viņš ir komiķis, tāpēc, attiecīgi, varbūt tādi varianti. Es jau iepriekš atvainojos. Tad uzvar tas, kuram sakritīs viedoklis ar tavu partneri? Vai tam, kuram tieši būs pretēji? Kurš uzvar? Izdomā tu. Tagad pasaki. Davai, Pasaki man noteikums. kam sakritīs viedoklis ar tavu? Jā. Tas Labi. uzvar.
Labi, vai tā ir krāpšana? Tātad, tu esi slepošanas kurortā, tu pie bāra runā ar svešinieci. Jūs runājat, jums veidojas laba saruna, tev ir slikts brīdis dzīvē. Un saprot, šī saruna ar šo svešinieku bija viss, kas man ir vajadzīgs. Šī svešiniece man piekrīt, pret mani ir jauka, uzklausa mani. Un tas izrādās ir tāpēc, ka viņa ir prostitūta. Un tad viņai samaksā, lai varētu izskatīt sirdi vēl dažas stundas. Vai tā ir krāpšana? Wow. Jā, tāda sarežģīta situācija, jo varbūt ne visi dodas uz slepošanas kurortiem, bet, teiksim, iztēloties, ka tu satiec kādu cilvēku un izrādās, viņš ir, mūsu gadījumā viņš ir prostitūts. Es nezinu, kā vīrieši sauc šajos. Žigulā? Nē. Ielas puika. Es tieši domāju, kuram gan nav tā gadījies. Ja? Slepošanas kurortā. Klasiska situācija. Linda pat taisno no slepošanas kurortā, bet es viņu kā miljonāri tādu. Ak, Dievs! Bet tas ir tāpatās kā terapeitam samaksāt, ne? Lai tev uzklausa. Ja tas ir par sarunu. Jā, tu samaksā par sarunu. Jo tur bija tāds teksts, šī saruna ir viss, kas man bija vajadzīgs. Tikai saruna? Jā. Lieliski. Jā. Oi. Man liekas, ka nav Bet tu krāpšana. samaksā par šo pakalpojumu. Jā. Tāda rakstura darba veicējiem. Jā, bet tas jau tas pats kā zobārstam samaksā. Bet tu esi zobārs te ar mērķi. Nu labi, jā, es saprotu, jūs no Es dažreiz aizēju ar vienu mērķi, un tad zobārs man nezinu, ko izdara tur. šajā Es kontekstā domāju, interesanti. Nezinu, ko. Es Ko viņš tev domāju, tur ka man izdara? viens caurums, un man saka, nē, reku vēl jālabo. Man tā, samaksāja vairāk nekā bija plānojis izdarīt. Jā, vai tā ir krāpšana? Tad, tad tā problēma ir tajā, ka vienkārši tāpēc, ka tā ir prostitūta, tāpēc tas ir vienkārši par to. Jā, es esmu dzirdējusi, ka seksuālās industrijas, seksa industrijas darbiniekiem, kas sniedz šādus pakalpojumus, regulāri gadās tā, ka ir cilvēki, kuri vienkārši grib tikai pavadīt laiku un parunāties. Tā kā, protams, es uzskatu, ka vispār, kas ir krāpšana, tas ir katram individuāli un jāzina, kas tev vai partnerim tas skaitās. Bedīte prasa, kas ir Un tad, lai uzvarētu šo spēli, es teikšu, nē, tā nav krāpšana. Man arī liekas, ka tā nav. Vai šeit ir pareizās atbildes? Jā, tas, ko viņš man teica, kas ir un kas nav. Apsveicu jūs, rezultāts ir 1-1 jums abām, jo arī viņš uzskata, ka tā nav krāpšana. Ko tu atbildēji? Es arī atbildēju, ka nav, bet ar lielu laušanos, jo tāds, mēs tikai parunājām, un tad pēkšņi mans loceklis bija viņai starp kājām, un tas jau bija samaksājis. Paga. Tas pēc tam varbūt pēc atceru. Labi. Apsveicu. Jā, bet ja jūs turpināt tikmēr runāt, tad tā joprojām ir saruna. Labi. Tālāk. Tu bučojies ar kādu, bet tev nepatīk. Tā ir Tas buyer's remorse. Vienkārši ir tā, man nepatīk, neizbaudīt. Lindai vēl jādomā. Ne, Linda, tavs dzīvesbiedrs arī klausās šo Bet man nepatika ar viņu bučoties. Jā. Es pat neizbaudīju. Nē, tā ir krāpšana. Es arī teiktu, jā, ka tā Jā, ir. es arī teiktu. Viņš arī teica, tā kā mums ir Tāds intīms fizisks kontakts. Labi, šo es piedāvāju. Tev pusgadu ir romāns ar kolēģi, bet tev otru pusīt par to nezinu. Tas tā ir krāpšana. Romāns. Ļauj man padomāt. Bet viņš nezina. Tas ir kā bija daoismā, budismā, ja mežā nokrīt koks, vai tas, un neviena tur nav, kas to dzird, vai tur nokrita koks. Vai tur bija skaņa, ja neviens nebija, kas to klausās? Skaņa. Lūk, tev ir romāns, neviens par to nezina. Izņemot tevi un cerams to otru, ar kuru tev ir romāns. Vai tad tā ir krāpšana? Ņemot vērā, ka es neesmu šīs reliģijas pārstāve, kuru mēs līdz galam nevaram nosaukt vārdā, jo neatceramies. Tādēļ es uzskatu, ka tā ir krāpšana. Tomēr, ja es būtu šīs reliģijas piekritējis, teiktu, ka šī nav krāpšana. Jo, ja nezina, tad jau neeksistē. Tu vari tā darīt, un tad tā, bet budismā, nē, kas tā varētu būt par reliģiju? Mēs nezinām, jā? Mēs muļķis. Jā. Mēs pa gultu dzīvojamies. Kāpēc mums par reliģijām? Tieši tā. Alis gan kaut kur aizdomājās tālu. Es ritīgi aizdomājos. Es uzskatu, ka tā ir krāpšana. Bū! Tā nav krāpšana. Tā ir krāpšana. Okay. Visi piekrīt. Labi. Visi. Labi, šis. Par šo mums bija. Jā, okay.
masāžā tev masieris kaut ko jautā, un tu nedzirdēji, un tu pasaki, jā. Izrādās, tā ir masāža ar laimīgām beigām. Vai tā ir krāpšana? Nē. Pagaid, bet tu var pateikt, nē, jebkurā Nē, bet brīdī. tu jau pasaki jā, un Jā. sākas notikums. Jā, ok. Tas, ka tu pateici netīšām jā, nav, bet tajā mirklī, kad tu saproti, ka tevi sāk masēt tavus dzimuma orgānus, un tu nesaki nē un turpini, tad tā ir krāpšana. Manuprāt. Linda, piedod, Es tu piekrītu zaudēji Lindai. šo, bet es piekrītu Es jums, piekrītu un Lindai. mēs esam tagad pret tiem vīriešiem, kas saka, nē, nu viņi jau tur sāka, un es domāju, būtu Jūtos tā neveikli. jā, nepieklājīgi Aiztagad tā. būtu pārtraukt, viņi tur strādā, nu. Skaidrs, labi. Es ar prieku zaudēju šajā, ja godīgi tas tā. Nākamais. Iet uz bāru, lai no svešiniekiem izspiestu dzērienus, bet tev ir partneris. Tā ir krāpšana. Tā ir to svešinieku krāpšana, manuprāt. Krāpniecība. Krāpniecība. Linda tāda. Tā nav partneri, jā, tā ir vienkārši krāpniecība. Bet ja jūs darat kopā ar partneri šo, Kurš vairāk dzērienus izspiedīs? jā, tad tas ir randiņš. Tas ir attiecību saliedēšanās pasākums. Labi, Jā. ideja randņam. Jā. Pēdējais. Darba balītē tevi negaidot noskūpsta kolēģis, bet tu tā īsti neizvairies. Vai tā ir krāpšana? Jā. Ko nozīmē īsti Īsti Nu, tu tā neizvairies? kā, Jā. tev tas notiek, un tu nevis tā, ko tu dari, tur pļauka pa seju, bet tu tā, mums tā vai, kā tu nelāgi sanāca. Come on. Bet nē, bet ja tev ir, tur Tu var esi būt, šokā. jā, tur var arī būt tā, ka man pirmā reakcija nebūs sistēma cilvēkam, iespējams. Varbūt būs, es nezinu. Man nekā dzīvē Es man skūpstoties vienmēr tāda reakcija ir pirmā. Tev nē? Nē. Es domāju, cik novēlotai ir jābūt reakcijai. Tur varbūt bija jāiet pie ārsta. Vai arī nu, tā kā, ja tas notiek ļoti fiks, tā var būt, protams. Bet, ja tas ir ilgāk par pussekundi vai sekundi, ko tur daudz šokēties? Ok, bet man ir stāsts. Es tajā mirklī nebiju attiecībās. Tā kā, Jā, bet jā, jā. Nē, es Tā tiešām, viņas visas saka. man nebija neviena sirdsāķīša. Un tad man tā kā viens puisis, es ar pasākumā, es nezinu, tas bija knapa vidusskola bija beigusies. Viņš man paaicināja zem trepēm parunāties, ka viņam kaut kas nopietns. Un man tā kā, es nezinu, es sakoju, muļķe. Un viņš man sāka tur stāstīt kaut kādas lietas, tas vairs nav svarīgi, kas tas ir. Bet, nē, es pateikšu, tas bija ļoti smieklīgas lietas. Jā. Nu jā, patiesībā, kad es to sākumā satiku, man vispār necik nesimpatizēja. Nē. Tu vispār necik neesi mans tips, bet jo vairāk tu runā, jo man vairāk licies tu interesanti un tā. Un es tā kā klausos, jo visu laiku ir gan kompliments, gan uzdirsiens. Kompliments, uzdirsiens. Es nesaprotu, ko iesākt ar šo informāciju. Un viņš tā saka, ok, man tev ir ko iedot. Var lūdzu aiztaisīt acis. Un es tādu muļķi aiztaisīju acis. Es aiztaisu acis, un viņš man nobučo. Un es tādu, Man tev ir ko iedot. jā. Bet es Labi, ka saprotu. tu nepietapies pirms Un ar tam. to. Bet man vienkārši bija tas, ka tas bija un es tā kā, un es ok, paldies. Paldies! Un manuprāt, pagāja labas 10 sekundes, un es teicu, ok, šis nenotiks. Linda. Tā kā es domāju, ka var būt tāds šoks, ka tu tiešām stāvi un Jā. tev. Un, ja tu lieksies pretī bučoties, tad tā ir krāpšana. 10 sekundes tad no pieredzes tā var būt. Tā ir bijis, tā varbūt vēl kādam ir bijis. Jā, Diemžēl. diemžēl. Tā var būt. Tā, Okay. tā nav krāpšana, ja? Tā tad tā nav Es krāpšana. apsveicu jūs, jo tad, kad es prasīju savam partnerim, darba balītē, tev negaidot noskūpst kolēģis, bet tu neizvērēsi, vai tā ir krāpšana, viņš atbildēja, nē, man tā ir katrā darba balītē. Tā kā apsveicu jūs, apsveicu arī Linda, tevi beidzot šajā izlaidumā. Tu kaut ko izdarīji. Tu vinnēji šo spēli, šo bezjēdzīgo noteikumu spēli. Jā, es atzīstu to. Es nemāku šo spēli pati. Ir laiks. es to Kāda atzīstu. sērija? Kas tik nenāk gaismā? Kas tik nenāk Es gaismā? vēl nenāks. Okay. Paldies, Dīta. Lūdzu. Paldies. Lūdzu.
Nu, tad, Es domāju, ka laiks pie galvenās daļas. jā, es tad turpināšu tālāk ar mūsu klausītāju iesūtītajām problēmiņām, sūdzībiņām, bet es domāju, pirms tā parasti ir tā tomēr nopietnākā mūsu sarunas daļa, un es vēlējos, lai viņi mums tā, nu, tā vieglāk ienāk mūsu dzīvēs un vispār arī šajā raidījumā, un tiem, kas skatās, būs varbūt vieglāk klausīties, sakot līdzi, un tāpēc es mums novēlu visiem kā tādiem ziepju burbulīšiem viegli plūst cauri šai epizodei. Redz, cik skaisti. Šis ir tiešām brīnumaini. Wow. Es ceru, ka tie, kas klausās, izbauda šo skaņu, jo Linda tur rokā brīnumainu ierīci, kas ražo mums burbuļus. Un viss mums te ir smaržīgs un gaisīgs. Paldies, Linda. Linda, paldies tev. Tātad, Nu, ko, sveikas! Vēlējos pajautāt, kā rīkoties situācijā, kad esiet ar otru pusīti pusotru gadu kopā, bet pēdējos mēnešos iztrūks seks. Es esmu meitene 32, un man fiziskā tuvība nepieciešama katru otro dienu, bet partnerim 34 reizi nedēļā. Visādi citādi attiecības ir lieliskas, spējam runāt par lietām, arī šo tematu, bet pēdējos 3 mēnešus mums tuvība bijusi 1-2 reizes. Argumenti nav pārliecinoši no viņa puses. Lai gan esam izrunājušies, vainoju sevi, moku ar domām par izskatu, nepilnvērtībām un tam, ka neatbilstu vairs otra ekspektācijām vai skaistuma standartiem. Kā tik galā ar savu prātu un kā tik galā ar to pieskarties gribēšanas sajūtu. Paraksts M. Jā. Jā. Pusotrs gads liekas vēl īsti kā diezgan svaigi. Ne? Jā, bet arī vienlaikus pagājuši ir, teiksim, pirmos 3 mēnešus jūs nevarat atrauties viens no otra, jūs visu laiku tur laizaties uz ielas stūriem un citas jums skatās, fuj, cik var aiztikt viens otru. Kas tad tur interesanti, kas tur notika tajā laikā, ka tagad ir šādi pēc pusotra gada un ko darīt, jā? Bet man no tā nepaliek skaidrs, vai vienmēr ir bijis tā, ka tas vēlēšanās pēc seksa atsevišķi Pēdējos 3 mēnešus. Jā, es pareizi atdzirdēju, ka pēdējos 3 mēnešus ir retāk. Jā. Bet kopā ir pusotru gadu. Nu, tad tā. Nu, ko es vispirms gribu ļoti uzsvērt, un es zinu, ka tā ir vīriešiem arī daudziem sāpīga tēma. Tas, ka tas, protams, attiec uz visiem cilvēkiem. Nē nozīmē nē. Ja tavs partneris saka nē, sorry, bet tev tas ir jārespektē. Un lai vai kādas būtu tās mentālās grūtības saprast, kāpēc tas tā ir, kas ir mana vaina, nav mana vaina un tā tālāk. Tā fiziskā distance vai tā fiziskā telpa ir jārespektē. Ja tavs partneris negrib, nu sāksim ar to, ka neuzbāzīsimies otram. Lai vai par kādiem dzimumiem tur būtu runa. Tad tur rakstīja, argumenti nav pārliecinoši no viņa puses. Varu saprast tevi, jā, bet pat ja tie argumenti ir vai nav patiesība un taisnība, varbūt tavs partneris to saka vienkārši tāpēc, lai to distanci uztaisītu starp jums. Un tas ir tas galvenais, ka viņš nevēlas šobrīd varbūt tik daudz tās tuvības. Iemesli var būt dažādi. Tu raksti, ka jūs par to jau runājat. Man liekas, tas ir super. Turpiniet par to runāt. Tas vienmēr var palīdzēt izērēt cauri tādiem brīžiem. Un it īpaši pusotru gadu jūs esat kopā, tad ir ļoti iespējams, ja jūs gribat vēl ilgstoši palikt kopā, ka tādi periodi būs. Tādi periodi vienkārši būs, nāks un ies, un tas ir ok. Jo attiecības un miedarbība ir par tuvumu un distanci. Mēs tuvojamies, un tad mēs attālināmies un atsvešinamies, un tad mēs atkal tuvojamies, bet mēs varam tuvoties tikai pēc tam, kad tā distance ir bijusi. Jo, ja mēs esam visu laiku salipuši blakus, kur tad mēs vairs vēl tuvosimies? Tā distances maiņa ir tāda normāla, dabīga sastāvdaļa. Un tā lieta, kas ir tavā rīcībā, ir atrast
mieru ar šo nērto trauksmaino sajūtu, ka distance starp jums pieaug. Un tā var būt tikai tāda sajūta, kas patiesībā neko sliktu nenozīmē. Vienkārši tāds brīdis ir starp jums. Jā, jo traki ir, ka viņi uzreiz tā kā domā par sevi, nu, tā kā, ka viņi tur negalīgi slikti, viņi ir uzreiz, nu, tā. Un par šito, un kurš tad to domā? Kurš tad tās domas uztur un pieļauj? Tās domas, ka šitas kaut ko par tevi nozīmē. Kurš tad to dara? Kurš tevi apceļ ar tām domām? Ne jau partneris. Jā, bet tas arī nav tik ļoti par seksu. Nu, tā, nu, kaut ko grib, un tas partneris tev, ja tev tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas partneris tev to nevar dot, nu, vai to tā var mainīt? Ir tīpaši jums tās sarunas ir. Es nezinu. Nu jā. Tur laikam ir jāiet dziļumā par to, kas ir tas tieši, ko tev gribās, vai tev gribās, lai jūsu ādas saskars. Jo to var dabūt arī gatavu, neejot iekšā seksā. Mazgājoties kopā var. Jā. Rīvējoties tā forši. Jā, var apskauties, var darīt visādas tādas saskaršanās lietas, intimitātes, tuvības lietas, kas nav seks, arī var darīt. Tā ir tāda pelēkā teritorija, man liekas, tur nav tādu baigo priekšrakstu. Kā tev? Varbūt vajag arī nedarīt to. Nu, tā kā tu teici arī par to, ka tā tuvība un distance iet roku rokā, un šobrīd izklausās, ka ļoti grib to tuvību un cenšas tur, runājam par to, risinām, domā, un lai gan partneris ir pateicis, ka šobrīd ir tā, varbūt, kad ir laiks arī tev tā kā atkāpties no tā partnera bišķiņ nost, iedodot tādā veidā kaut kādu svaiga gaisa malku sev. Vienkārši paskatīties pa gabalu, tev viņš vispār patīk. Jo tu esi sieviete, ja? Tu esi perfekta. Mēs jau zinām, mēs jau dzirdam pēc tavas vēstules, kad ar tevi viss ir kārtībā. Ja? Nu, labi, īstenībā arī ar tavu partneri droši vien viss ir kārtībā, un forši, ka jūs attiecībās par to varat runāt, nevis tā kā minēt, ko diez viņš domā vai kāpēc ir šādi. Un es teiktu vienkārši nedomā par sevi, ka tagad tevī ir kaut kāda vaina, ja? Jo es nezinu, vai tu dzirdēji, bet tu esi perfekts. Dari kaut ko priekš sevis, ļauj tam partnerim sailgoties pēc tevis, kamēr tu dod viņam distanci no fiziskas tuvības, un tu dari kaut ko priekš sevis, vienalga ko, kaut ko foršu, esi supermeitene, vienkārši dari kaut kādas foršas lietas. Aiziet uz seksī stālu. Jā, varbūt tā tas piešķirs asumiņu. Sev. Nopērc sev kaut kādu mantiņu. Gan sev, gan kopīgi. Nu. Nē, kopīgi nezinu, jo varbūt tam partnerim ir tāds, es negribu seksīs tēls, gribu dārzu ravēt vai kaut ko pilnīgi citu darīt, un varbūt, ka tas ir vēl papildus spiediens, ka tu redzi, ka tev partnerim ļoti gribās, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tev šobrīd vispār nav iekšā to dot, nu tā. Bet man liekas, tā distance, tas varētu būt labi gan abiem, gan pašai vienai. Nu, kā tikt galā ar savu prātu, vajadzētu pieaugušam cilvēkam mācīties un trenēties savu prātu, turēt grožos. Tā ir tāda normāla prasme, kas, protams, ir super izaicinoši. Tas ir grūti, bet vienkārši tu trenējies un tu dari savu labāko. Un ko darīt ar pieskarties gribēšanas sajūtu? Pirmkārt, respektēt partneri respektēt partneri negribēšanu, bet tā pieskarties gribēšanas sajūta, esi tajā nērtumā, tā pašā laikā meklē kaut kādu kompromisu. Varbūt uz kaut ko tavs partneris ir atvērts, un varbūt kaut kāda veida kontaktu viņš pašlaik nevēlas. Varbūt viņš ir atvērts biežāk turēt rociņas, vai pamasēt plecus viens otram, vai izķemmēt matus, vai kaut kādas dubļu šitās maskas viens otru uz maiņām ievārta foršos medicīniskos, ārstnieciskos dubļos, pēc tam nomazgā. Viņai tāda seja bija tikko, ka viņa tā dubļos. Reizēm var kopā mazgāties, var kopā smērēties. Jā, labi. Kā kuram? Jā. Visiem nedarēs viss. Tieši tā. Kāds tavs rezumē klausoties? Man patīk tavs rezumē. Neizklausījās pēc tā. Nē. Es vienkārši tiešām par to domāju, kas ir tev svarīgs. Vai tiešām,
Nu, vai tās visas pārējās lietas, kas attiecībās ir, vai tās arī strādā? Nu, ja tās strādā, tad noteikti ir vērts piestrādāt pie šīs vienas lietas, kur ir problēmas. Bet ja daudz kas cits arī ir tā, nu... Pusotrs gads kopā, tas ir tāds brīdis, kad izvērtēt šo visu. Tieši tā, tas ir gan ilgs laiks, lai saprastu, kāds cilvēks ir, un saprastu, vai tu esi gatava pieņemt konkrētās lietas par tiem cilvēkiem. Un tas nav tā, ka tas cilvēks būtu slikts otrs, vienkārši, kas man der? Ņemu to, kas man ir pieņemams, atbilstoši, man vajadzīgs. Tāds mans rezumē. Nu ko, paldies par tavu vēstuli. Ceram, ka kaut ko vērtīgu no šitā paņem priekš sevis. Nestreso vispirms, ja neuztraucies. Šitas nav pasaules gals. Būs ok. Un tu esi perfekti. Es nezinu, vai tu to dzirdēji, bet tu esi perfekti. Un paldies, ka tu atsūtīji mums savu vēstulīti. Tad es turpināšu. Būs nedaudz garāk, tādēļ sekojiet līdzi detaļām. Tā pavēl, es nezinu, pilnīgi es tā satraucos. Ar draugu esmu kopā nepilnus 2 gadus. Viss bija lieliski, līdz brīdim, kad mums sāka samazināties seks, sāku sevi vainot, meklēt iemeslus un tā tālāk. Beigās izrunājāmies. Vārds pa vārdam, un viņš pateica, ka es esmu par apaļīgu. Iekavās neesmu apaļa, 1,65 m, sveru 63 kg. Nevis tā, tu esi resna, bet ka viņa preferencēs ir tievāks vai kaulaināks meitenes. Biju muļķe. Emociju karstumā uzdevu jautājumu, vai bijušās bija tik tievākas, uz ko saņēmu izspiestu apstiprinošu atbildi. Tagad, jau no janvāra, sevi šaustu par šo manu svara ietekmē hormoni. Cīnos kā varu, bet nekas nesanāk. Pāris kilogramu šurpu turpu. Seks arī salīdzinoši maz. Katru reizi, kad ir, domāju, ka viņam līdz galam nepatīk un nevaru atslāpt, lai no tā gūtu baudu. Pati esmu bez orgasma jau vairākus mēnešus. Ko man darīt? Vai vispār kaut ko varu iesākt? Notieviet īsti nav variants, jo jau mēģināju, bet dzerot hormonus svars nekrīt. Citās jomās esam kā cimds ar rociņu, līdzīgi domājam, skatāmies uz pasauli, vienādi mērķi par finansēm, nākotni, reliģiju, politiku, bet man iezogās domas, ka viņš gribētu sev blakus skaistāku, tievāku meiteni, un kā to iedomājos, vai redzu, kādā pasākumā kādu uzreiz gruzos, bet neizrādu. Varbūt ir kāds padoms, lai nesačakarētu šīs attiecības. Paraksts nelaimīga un iespējams apaļa. Tas tāds interesants paraksts. Jā, man uzreiz ir padoms. Drīkstu es izšaušu, jā? Ja godīgi, es tieši tā noslēdzu to, un man tā Dita vot tūdaļ tā pateiks. Tā, kas bija nelaimīga un iespējams apaļa. Pēdējais jautājums bija... Ko iesākt, lai nesačakarētu šīs attiecības? Pirmkārt, ko iesākt? Neuzskati sevi par muļķi. Tu teici, es esmu muļķi, es strīdi karstumā pajautāju. Protams, ka tu pajautāji. Viņš tev tā pasaka. I mean, girl, es ne tikai pajautātu, jā, es viņam... Tas viņa naža kustības. Es viņam nesasmērētu maizīti, jā. Ir normāli uz tādu atbildi saņemt daudz jaunas emocijas, kuras viņam arī pateikt kaut kādā strīda karstumā. Kā nesačakarēt savas attiecības? Iemīlēt sev no jaunu. Pamest šo cilvēku. Sačakarēt šīs attiecības. Tas, ka jums iet labi finanšu mērķi un jums iet labi visur citur labi, bet vai tiešām ir labi, ja tev šī ir tik liela daļa no attiecībām, šī intimitāte, tuvība, un ka tev visu laiku fonā ir jādomā par to, ko viņš tev pateica. Tiekamies. Man arī tā ir objektīvi. 1,63 m. Un tas vēl, jā. 1,63 m un 65. 1,65 m un 63 kg. Nu tas nav. Tev pat nav, tu pat netuvojies, pat netuvojies tam. Nemaz nemēģini 5 kg mazāk un tev mēnešu reiz sāks lēnām pazust. Jā. Turklāt, ja tu būtu 70, 80, 100 kg, vienalga, cik tu sver,
šāds komentārs noteikti ir bijis ļoti sāpīgs. Dzirdēt to no sava partnera, no sava mīļotā cilvēka, ar kuru tu gribi veidot nākotni, tas noteikti nebija jauki. Pamet viņu. Nevar tā teikt. Nē, Es jau pateicu. Tu vari tā teikt. Es domāju, ka mēs drīkstam Tas ir tā tavs teikt. viedoklis. Nedrīkstu dot tādus padomus par cilvēkiem, ko es vispār nezinu. Nu, jā. Bet ja tu esi man draudziņa, ja? Vai ja man draudziņš tā atnāk pie manis, es teiktu, es tavā vietā viņu pametīšu. Ja viņš kaut ko vēl šitādu tev kādreiz pateiks par tavu ķermeni. Bet es nesaprotu, ja tāda ir tā cilvēka arī preference. Nu, tad, Tad ko tu dari ar šo perfekto sievieti? Nu, tieši Esot tā. attiecībās un tērējot viņas laiku, es atvainojos. tieši tā, ej un meklē savu ideālo sievieti un ļauj šai sievietei netērēt savu laiku lieki, lai viņa var atrast savu ideālo vīrieti. Nu, tā kā tas ir par to, respektē otru cilvēku. Ja tev šis cilvēks, un vispār, un iedomājies, Tu esi tik superīga. Iedomājies, viņi gribētu bērnus. Kas, ja jūs nākotnes plānos ir bērni, tu pieņemsies svarā. Un tad, ja tu viņu nezaudēsi uzreiz, tur uzreiz tā depresija nāk klāt un vispār, tas ir briesmīgi. Un tad tu visu savu dzīvi gribi pakļaut kaut kādam bailēm, nedod Dievs, tu apēdīs kaut ko vairāk un viņš tev pametīs. Tas ir traki. Linda teica, ļauj viņai atrast viņas ideālo vīrieti, bet atceramies, ko Alisa mums mācīja, ka ideālu attiecību un ideālu partneru nav. Tomēr, ja šis ir tik sāpīgi, ka tev katru reizi esot gultā, ir jādomā par to, vai es esmu par resnu šim cilvēkam, un ka tev jau ir savā galvā domas, vai es vispār esmu par resnu, tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Tas nav ok. Es visu sabojāju. Tagad lūdzu, ja gadījumā viņam kaut kādi iebildumi, lai raksta. Es apzināšu. Nevaino sevi, nemeklē iemeslus sevi. Tas, ko viņš teica, tā ir tāda tas ir varbūt viņa skatījums, viņa domas, kaut kas tam līdzīgs. Tu neesi resna, un pat ja tu esi vai būtu, whatever, ka mēs viens otru mīlam tādēļ vienkārši, ka mēs viens otru mīlam, un arī, es nezinu, man liekas, arī tāda seksuālā iekāra ir par kaut ko vairāk nekā tikai par ķermeni. Nav tā? Jā. Tas var būt arī tikai par ķermeni, bet jebkurā gadījumā esot kopā attiecībās, vai nu tu mīli šo cilvēku, vai nu tu nemīli. Vai nu tevi mīli, vai nu tevi nemīli, bet katrā ziņā tev nekādā gadījumā nav sevi jābadina, jādzer hormoni, jālieto hormoni, jāmēģina. Bet ir kontracepcijas tablets, vai arī veselībai labi. Bet katrā ziņā padarīt sevi tievāku un kalsnāku, lai viņam būtu labi, tas vienkārši nebeigsies labi, tas nestrādās. Es citreiz, es saku, mēs nevaram pareģot nākotni, bet šitā ir lieta, kas ir pārbaudīta praksē, un gan sievietes, gan vīrieši to ir darījuši. Darīt otru laimīgu, nedarīs tevi laimīgu sieviete. Tu vari tikai darīt sevi laimīgu, un noteikti neļauj viņam kāpt savus galvas un stāstīt visādi šitādas muļķības, pievienojos par to laika tērēšanu. Varbūt ir kāds cilvēks tavā dzīvē, kuram tu ļoti, ļoti, ļoti uzticies, un tu vari parunāt ar kādu un nepalikt vienu šajā momentā, ne? Kā tas jums izklausās? Jā. Labi. Kādu, kam tu ļoti vari uzticēties tā pavisam? Jā? Varbūt, ka tā ir kāda draudzene, varbūt māma vai māsa vai un tad, kad tu ej tam savam uzticības cilvēkam stāstīt, pirms tam izdomā, ko tu vēlies no šīs sarunas saņemt. Ja? Tu sev pajautā, es gribu, lai mani tikai uzklausa, vai es gribu, lai man palīdz kaut ko izlemt, vai es tieši tā kā negribu dzirdēt nekādas atsauksmes, es gribu vienkārši norunāt un lai mani samīļo. Un tad tu aizēji pie savas draudzenes, mammas, māsīcas, vienalga. Un tad tu pasaki, man lūdzu vajag tikai šito, es tev izstāstīšu, man vajag, lai tu man tikai noklausies, vai arī man vajag tavu padomu, vai arī man nevajag tavu padomu, un tad tu izstāsti. Tu paprasti to, ko tev vajag, un tad tu dabū to drošo vietu, tā kā pārstrādāt šīs sajūtas. Bet tas noslēguma jautājums ir, kā lai nesačakarētu, un man tā jau ir sačakarētas. Viņas jau ir sačakarētas. Un nevis, ka tu viņas sačakarēji, nē. Un te ir absolūti darbs otram cilvēkam. Un tā kā
Tad, kad tu parunājies un saproti, ko tu gribi sev, ko tu gribi panākt, un ja tu saproti, ka tu gribi šīs attiecības glābt, piemēram, jo vispārējais tiešām ir tik labi. Bet tas darbs ir jādara, manuprāt, otram cilvēkam. Tad tas ir jautājums, tad otrs cilvēks ir gatavs izdarīt to, kas tev ir nepieciešams, lai viņas nesačakarētos. Ja mēs domājam par risinājumiem, nevis uzreiz doties promdīt. Labi, es pateicu, ko es domāju, jā, un tā es darīt. domāju. Tas ir tikai mans viedoklis. Tas ir tikai mans viedoklis. Dīta nereprezentē visu šo raidierakstu. Un arī no mūsu ieteikumiem, no mūsu padomiem, un tas attiec uz visiem un arī uz tevi, ņemiet to, kas jums patīk, kas jums der kā uzliec, un pārējo neņemiet nopietni. Ar visiem cilvēkiem. Tālūk, mīļā... 1,65 m, 63. 63 meitene. Es gribu vienkārši tevi samīļot. Tu esi perfekta. Neļauj nevienam iestāstīt kaut kādas muļķības. Vienalga, kāds būs tavs ķermenis, cik tu esi liela, maza, tieva, resna. Tavas lietas ir tavā galvā, tiec vaļā no tā, ko tev tas draugs ir pateicis, un no tā drauga arī tiec vaļā. Es tikai pateicu, mans uzdevums ir sabojāt cilvēkiem. Dita, viņš ir tie liekie kilogrami. Jā! She said it! I'm so wild. Turpinam tālāk, jā. Laižam. Man laikam patiesas prieks ir tas tik... Es vienmēr jutos tādā konfliktā, kad es saku patiesas prieks par konkrētu. Lasīt šo problēmu. Jā. Bet es par šo izjūtu prieku tikai tādēļ, ka viņa ir citādāka. Ka tas, ka mums ienāk kaut kas jauns, un mēs varam parunāt par kaut ko jaunu, nevis domāt par kaut ko varbūt līdzīgu. Tāpēc es tā to domāju. Jo, manuprāt, nekas tuvu tam mums nav bijis, viens neko tādu nav iesūtījis. Tādēļ, sveikas! Kā ļaut sev izzināt seksualitāti un nejusties slikti par to? Dzīvoju savā ziņā skapī jau vairākus gadus, bet nespēju saņemties neko ar to darīt baiļu dēļ. Paraksts Miranda Hops. Bet es saprotu, tad jautājums ir tā kā, man ir bail no tā, ko es varētu gribēt? Vienkārši izzināt. Kā ļaut? Doties pieredzes izpētē, pieredzes apmaiņas braucienā. Kā ļaut sev seksualitātes pasaulē. Kā ļaut sev izzināt savu seksualitāti? Jā. Šis ir tik grūti noteikti. Ko jūs teiktu? Pirmkārtām, tu nezini, kāda ir tava seksualitāte, un tu vienkārši gribi izzināt. Un Latvija ir tik maza, un ja tu tā kā izpēti un saproti, ka tev kaut kādas lietas tev nedara, un tad tu sastopies tiem cilvēkiem, un tad tev, bet tā es tomēr ka tev varbūt bail kāds ko domās un sakos līdzi un tā. Ka ar to nāk kopā gan tas sabiedrības potenciālais nosodījums un ja tu saproti, un vispār arī ļaut sev atrast to, kas tev patiksies. Jau arī ir, nedomā par seksualitāti, jau ir bailīgi. Tā, ka te ir tik daudz, bet man tā vienkārši ir pamēģina. Vienkārši pamēģina. Jā. Bet tad būtu jāzina, ko man gribas pamēģināt. Jā. Nē, jā. Sāc jau ar tā nevar. Kaut kas sāc ar kaut ko, kas tev liekas vismazāk varbūt bailīgais. Uzraksti vienkārši aiziet kaut vai uz skapi klubu. Tev uzreiz jau nav jāliekās gultā ne ar vienu. Vienkārši pavērot cilvēkus varbūt var aiziet. Es tā nezinu, kas mums vēl ir. Jā. Tas tāds. Dīti, tā. Man reti, kad nav ko teikt. Man nav ko teikt. Es nezinu. Man liekas, ļoti, tieši kā Linda saka, kaut kas jādara vienkārši. Vai tu sēdi tai savā skapī mājās, un tu tā, ko es gribētu, un tad sēdi un domā, ko es gribētu. Vai arī tad tu aizēji uz kaut kādu pasākumu citā skapī. Piemēram, ja tas ir jautājums par to, es nezinu, es tā kā nesaprotu līdz galam, vai tas ir tā kā par savus, tā kā es gribu noskaidrot savu orientāciju, vai es gribu zināt, kāda man tur kinks ir, vai kaut kādas tās lietas, jo tur jau arī tāda ļoti tāda niansēta tā pasaule, tur jau visu kaut ko var gribēties uzzināt. Spoiler, news flash, ar kaut ko būs tev jāsāk, kaut kas būs jādara, Bet es tikko man baigi ģeniālā doma ienāca prātā. Uzdod sev jautājumu,
kāpēc tu jūties slikti par to, ka tu vēlētos? Kas ir tas, kas tevi bremzē? Es tur sākumā sāku varbūt tu jau likt vārdus mutē par to potenciālo nosodījumu, bet pasēd, padomā, kas ir tas, kas tev potenciāli var likt? Nu, kā ir tās bailes vai kaut kāds tas kauns? Kas tas ir? No kurienes? Tādi 2 journaling dienas grāmatas jautājumi. Pirmais, kas ir tas, ko es slepeni labprāt izzinātu īstenībā? Īstenībā es gribētu kaut ko šitādu visādi pamēģināt. Un nākamā rindkopa, kāpēc tas ir slikti? Kas par to ir tas sliktais? Un nevis ar tādu nosodījumu, tad tur jau nekā slikta nav, bet pat tiešām, kā tev šķiet, kas ir tās domas, kas nāk, kāpēc tas ir slikti iztēlojies, ka tu esi tiesas zālē un tev ir jāizstāv. Tas ir slikti tāpēc, ka tas ir amorāli. Tas ir slikti tāpēc, ka tas ir pret kaut ko vienalga. Es iedrošinātu ar to, ka domas ir tikai domas, atkal domas nav fakti, domas ir tikai domas ir nemateriāla fantāzijas iztēles daļa. Fantāzija drīkst eksistēt, viņa drīkst būt, viņai ir visas tiesības, un tu drīksti fantazēt, visjocīgākos scenārijus, visdīvainākās lietas, kas pat varbūt ir sociāli liktos nosodāms vai kaut kas tāds, tu drīksti to pafantazēt, lai sajustu, kāda ir tā sajūta par to padomāt. Tā kā mana rekomendācija būtu, atkal es gribu atgādināt, šitā ir daudziem. Tas ir daudziem, tīpaši tajā brīdī, kad cilvēki sāk saprast, ja mēs paši veidojam tos uzstādījumus, kas ir tā seksualitāte, un mēs paši to visu sevī atrodam, un tad mēs redzam, ka cilvēki padalās drosmīgi ar to, ko viņi ir atraduši, tad tikai mēs uzzinām, cik dažādas šīs pieredzes var būt, un kas ir un kas nav seksuāls, un kas tik nevar būt seksuāls. Ja? Padējot plikam lietu superseksuāli, erotiski. Sāc ar domām, sāc ar fantāzijām, sāc ar to, ka tu atzīsti vispirms sev, apmēram, kas ir tas virziens, kas mani vilina pamēģināt. Varbūt tas nebūs tas galvenais, ko es vienmēr gribēšu, bet man te šobrīd interesē, kā tas būtu. Un tad sākt ar domām, turpināt ar vienu mazu soli, kaut ko sen jau tu kāro izmēģināt. Un tā, lai veicas. Man liekas, ka līdzīgi kā, piemēram, manā mīļākajā tēmā robežu vilkšana, tāpat arī šeit, piemēram, sevis izzināšana, tas ir tāds ceļš, ka tu izdari to pirmo soli un tu kaut kā tā neērti, bet labi, turpināšu. Tu uzdari 2, 3, un tu jau man jau patīk šitais, tas ir sports, pasties, cik interesanti, pasties, cik es labāk jūtos. Un tāpat arī varbūt to sevis tā atklājumu ceļu iet ar tādu interesi, no tiesu zāles, arī, man liekas, pataisno uz cietumu. Tāds azarts. Ar azartu izpēti sevi, pieņem to kā tādu, cik aizraujoši, es kaut ko vēl nezinu par sevi, man ir iespēja uzzināt. Linda nosodīs, viņa ir tā sabiedrība, viņa sāka sabiedrība nosodīs. Jā, pasties, viņai sejā rakstīts nosodījums. Nē, es pajokoju. Pasauli iet uz galvu. Un tad tu mirsti, un tad tu domā, es nepabučojos ar meiteni, come on. Stupid. Tieši tā, ļaujies. Jā, ļaujies. Jā. Izpēti sevi, izbaudi to procesu, apsveicu, ka tu esi kaut kāda jauna ceļa sākumā, un tev priekšā viss kaut kas aizraujošs. Un ja ir bail gadījumā, piemēram, jūs nonākam pie secinājuma, ka bail ir to darīt, tāpēc, ka Latvija. Jo, es zinu, ir cilvēki, kuriem tā Maza ir. Latvija. Jā, gadījumā tāds. Brauc uz Berlīnu vienkārši. Uz Berlīnu lētas biļets. Mauc uz turienu un eksploro. Es nezinu, ko citu. Drošības dēļ var paņemt kādu līdzi. Tieši tā. Jā. Super. Uz lielo Berlīni. Paldies tev par vēstulīti. Paldies, Miranda Hops. Hops. Es ceru, ka tas noderēs arī vēl kādam citam mūsu iedvesmojošais stāsts, bet mūsu iedvesmojums, lai doties savā ceļā pretī sev ar Raineru uz Berlīni. Jā. Tālāk. Ir vēl kaut kas? Jā, mūsu noslēdzošā 20. sērijas sūdzība. Kā justies,
ja ar labāko draudzeni dali ekspuisi. Vispirms viņš bija viņai, tagad ir man. Nespēju sagramot nodevību, ka gulējis ar manu draudzeni, nemaz nerunājot par jūtām. Paraksts es, bet ne es. Tagad tu? Nē. Tagad tu, Linda. Nē, bet paraksts vienkārši es, bet ne es, Linda. Es kā es. Nē, es. Es. Tātad. Mēs esam divas draudzenītes. Jā. Viņš bija kopā ar manu draudzeni. Jā, pirms Vispirms. manis. Tagad ir kopā ar mani. Un es esmu dosmīga uz viņu. Es izjūtu nodevību. Bet es esmu otrā. Jā. Jā, bet kurš tad to puisi izvēlējās tagad? Vai ne? Nu, tu taču izvēlējies. Man nāk prātā Imanta Ziedoņa vārdi. Neviens nevienam nepiedar, bet katrs tomēr kaut ko cer. Skaisti. Kā justies? Nevaru sagramot nodevību? Es tiešām ceru, ka tas neizklausīsies nekādā veidā ļauni. Es negribu būt ļauna, bet... Bet es jau nosodu. Bet tu jau esi, tai draudzenei jau vajadzētu izjust nodevību, jo tu esi otrā. Nu, kāpēc tev ir? Es varu saprast tās jocīgā, var saprast tādas dīvainas sajūtas, visādas emocijas un tas un tā, tur tā vēstur, tā mijas, bet tā ir tava izvēle būt šajās attiecībās. Tā ir tava izvēle būt šajās attiecībās. Un vai nu pieņem, vai aizej, nevar izmainīt to, kas ir bijis. Ja ir kaut kāds bīvs ar draudzeni, tas ir jāizrunā. Ja nav bīva. Daudznozīmīgi paskatās uz mani. Alisa, tu rakstīji šo vēstuli, jo mums arī ir šis tas dalāms. Jums arī ir līdzīga pieredze? Neko nezinu par to. Ko? Tagad neko nezinu. Kā justies? Tam. Nu, tu jau jūties. Nu, kā tur justies? Tur nav tāda pareizā atbilde. Jā. Jūties tā, kā tu jūties. Izzini savas sajūtas. Neviens, man liekas, ne pie kā tur nav vainīgs. Nu, kā justies? Nu, tā dzīvē notiek. Nu, kurš cilvēks satiek, cik bieži tā, ka satiek savu pirmo partneri, un tas ir viens otram pirmais un paliek uz mūžu? Nu, reti tā ir. Tā vajadzētu būt. Tikai tas ir pareizais ceļš. Pārējais viss ir vienīga maucība. Vīrietim ar sievieti ir jāprecās, ir jātaisa bērni. Tas ir vienīgais ceļš. Un ar pirmo vīrieti obligāti. Un vīrietim jābūt vecākam ir krietni. Divreiz vecākam. Jā. Labi, bet es saprotu, tur ir tā kā sajūta par nodevību. Es nezinu, tā kā ir savādi tā vēstulīte ar to, ka tā kā īstenībā viņa, ar to laika, tā kā es esmu tagad dusmīga uz to, ka mana draudzene agrāk bija ar viņu kopā. Esmu dusmīga, ka diviem cilvēkiem ir pagātne. Un es izvēlējos vienu no viņiem sev tagad. Jā. Piedod. Mēs neesam, laikam, mēs nesaprotam. Es saprotu, bet es nezinu, ar ko tu vēlies, lai mēs tev palīdzam. Vai grūti saprast no tās vēstules, kā mēs varam tev padarīt to vieglāku. Tā tas ir. Ja tu esi vēl kopā ar to savu draugu, pamet viņu. Bet es sapratu, ka tas jau ir arī viņai bijušais draugs. Viņai ir draudzene kopīgs bijušais. Ka viņi ir tagad kopā. Dalām eks. Tas varbūt ir vienkārši neveikli uzrakstīts. Nē, ka viņi ir... Nē, vispirms viņai tagad ir man. Ir man. Tagadnes formā. Tad tu tagad esi kopā ar savas draudzenes bijušo. Tas nekas. Ja tev ir ar draudzeni, ja tev ir draudzene, normāli. Tas nekas. Ko tu tur? Kāda nodevība? Viņš tev piekrāp? Nē. Viņš bija kopā ar citu meteni? Jā. Viņš tev nav pirmais? Jā. Zini, kā vīrieši nāk un iet. Galvenais padomā par draudzību. Vai jūs tur varat... Lai tas neietekmē jūsu draudzību? Don't make me cry. Jā, Alise. Vīrieši nāk un iet, un mēs būsim... Mēs paliksim vienmēr. Vienmēr. Tieši šajā tā. Mūsu bijušā veidotā gultā. Jā, tā ir taisnība. Paldies viņam, kurš ir tik prasmīgs. Savedis mūs kopā. Ar savu labo gaumi uz sievietēm. Jā, piekrīt. Starp citu, jā. Man liekas, tas ir labs punkts. Uzteic
partnera labo gaumi, ja tev forša draudzene ir. Tev patīk tava draudzene. Tu nepavēlti izvēlējies viņu draudzēties. Viņš izvēlējās arī kādā brīdī tavu draudzeni. Nu, foršs cilvēks jūs izvēlaties. Jā, apsveicu. Vēl varbūt 3 vai uztaisīt. Jā, es nezinu. Tādi ieteikumi. Vienkāršāk būs. Jā. Okay, tad rezumējot. Tas ir normāli, ka tu kaut kā jūties, priecājies, ka tev ir draugs, kuram ir bijusi forša draudzene, kur ir arī tava draudzene. Nu, ko padarīs? Nu, pasmējieties par to. Nu, iedzeriet vīnu, un tad jau redzēs, vai aizvedīs uz Berlīnu vai uz Gultu. Paldies tev katrā ziņā par vēstuli, jo tas tagad arī man un Alisei uzplēsa vecas rētas. Nereāli uzplēs. Vienkārši. Man gan neko neuzplēs. Man viss labi. Man īstenībā arī nē. Labi. Nu, jā. Man prieks ir, kur tie vīrieši aizgāja, un tagad kur mums cik laba dzīve. Pareizi, Alise? Pareizi, Alise, es teicu, saka jā. Pareizi. Viņa atkal tur man nazīt aiz muguras. Skaisti. Nu, ko, paldies visiem, kas atsūtīja savas problēmiņas. Paldies jums. Šis raidījums mums tagad priekšā ir ceļojums laikā uz mazliet atšķirīgu vietu. Tagad būs ceļojums laikā, un pēc tam es vēl kaut ko pateikšu. Ceļojums laikā. Ceļojums laikā, telpā un vietā. Mēs esam atceļojuši uz šīs sezonas sākumu. Tas bija pavisam nesen, kad mēs jūs aicinājām mūs atbalstīt, un esam ļoti, ļoti pārsteigts par to, ka jūs tiešām to darījāt. Nē, protams, paldies. Nē, īstenībā tiešām paldies par to. Jo pateicoties jums, ir tapa šīs jaunās 10 sērijas, un mums ir skaņa šāda skaista, lūk, visi tagad norāda uz saviem mikrofoniem, un mums ir šis ierakstītājs, kurš saglabā to skaņu, kuru mēs veicam. Un mēs īstenībā bijām pārsteigtas un ļoti, ļoti pateicīgas par to, ka mums izdevās sasniegt un pārsniegt mērķi. Šokā mēs bijām. Mēs bijām šokā no tā atbalsta un tās mīlestības. Un daudz, kad uzrakstīja arī riktīgi jaukas lietas un cerēja, ka mums sanāks un arī dalījās ar ziņu ar citu. Superīgi. Tāda mīlestība, tas ir nenormāli skaisti. Mēs tiešām, mēs negaidījām. Jā. Paldies jums un paldies visiem šiem cilvēkiem, kas mūs atbalstīja šajā sezonā. Tātad milzīgs paldies Luīze Zalcmane, Anastasija Beķere, Armands Začs, Krista Freiberga, Monta Kurme, Marija Valmiera, Sarmīta Rutkovska, Ilze S, Laura Tvintiķe, Ance Roze Aumestare, Solvita Jirgensone, Agute Klints, Madara Mieze, Kate Kaulakalna, Emīls Miķelsons, Ieva Nimroda, Inese Roze, Ance Kristāla, Keitija Ozola, Ramona Ozoliņa, Sigita Olte, Agnese Olekša, Simona Ozoliņa Ugore, Aija Lūse, Sabīna Dreimane, Gundars Zaburdājevs, Marta Lindberga, Kitija Krūmiņa, Diāna Reinvalde, Janka Berjoza, Norberts Werners Gulbis, Lauris Anstrauts, Karīna Zvirbule, Austra Matvējeve, Kārlis Strautiņš un noslēgumā, un nemazāk sliktāk, Guna Rubule. Visi šie cilvēki ir pelnījuši mūsu skūpstus. Un daži no viņiem ir pelnījuši arī to, kas sekos pēc šī noslēgumā. Jā. Bet vispirms. Ko tik mēs neuzzinājām? Ko tik mēs neuzzinājām? Attiecības ir svarīga lieta. Attiecības veidojas starp 2 objektiem telpā. Jā.
Distance ir mainīgs lielums, tuvums un tālums ir vajadzīga lieta. Katrs atbildīgs pats par savām emocijām. Tas, ko mēs redzam kopīgi, ir mūsu skaistās atmiņas. Jā, seksualitāte ir ļoti svarīga lieta, gan pašam, gan arī attiecībās, bet intimitāte nenozīmē tikai seksu. Un galvenais ir uzturēt mieru, harmoniju, labklājību, palīdzēt viens otram, kad tas vajadzīgs, un censties saprast otru, cik vien labi mēs varam, jo mēs nekad nezinām, kādai ellei iet cauri, līdz cilvēks mums blakus. Cik skaisti tu pateici, Alise, paldies tev. Brīnišķīgi. Alise mājaslapā www.veiko.lv, mēs ar Lindu mājaslapā www.visapnicis.lv, taču tagad gada gaidītākais notikums. Jūs pat nevarat iedomāties, kas... Man skauž, ka jūs nezināt šito vēl. Kaut mēs to nebūtu zinājuši, kaut es nekad to nebūtu redzējusi. Joks, palieciet, lai noklausītos mūsu skaistāko dziesmu no skaistākās grupas Kalme, mūsu īpašajiem mecenātiem, mūsu miljonāriem, visiem, kas ir ļoti bagāti. Mēs visi esam bagāti dvēseliski, bet šie cilvēki mūs atbalstīja visvairāk būs. Paldies jums! Atā! Paldies! Atā! Mūsu draugi, mīļākie, skaisti ļaudīs labākie, šī dziesma ir jums, no mums. Diena Reinvalda, tavs vārds man sapņos skan, kā mūzika, vai tā ir taisnība, ko mēs iesāktu bez tevis, Diana, mani sapņi būtu klusumā. What the fuck? Janka Berjoza, tu maskējies, bet mēs zinām, kas ir īsts un kas nav. Tevis veltītais laiks ir kā galvenā balva. Harald Ozo! Es gribēju teikt tā. Janka Berjoza! Ko? Lauri Anstrau. Ko tu? Lauri. Lauri Anstraut, kā cilvēkam, kurš pārtiek no mūzikas, atliek laiks, lai klausītos mūsu pļāpiņās. Lauri Anstraut. Un nav vēlmēs būt gada galvenajā dziesmā, saņem draugs. Tu klausies mūs, bet mēs tevi nē. Un tagad esi daļa no šī singlā. Labākie, šī dziesma ir jums, no mums. Karina Zvirbule no tava e-pasta, mēs uzreiz sapratām, kas esi par cilvēku, cik enerģiska, gaiša un silta dvēsele. Tu esi mūsu galvenā balva. What the fuck? Kādi strauti, vai tas bija joks? Kā lai tev saka, paldies, lai zini, tas ir paīstām. Kādi strauti, šis ir paīstām. Bez tava atbalsta šis saturs kļūst.
savāds un bīstams. Teiksim tā. Paldies tev! Austra Matveja, tu gaišā labā sirsniņā. Lai cilvēki tev apkārt būtu tikpat labi kā tu, Austra Matveja. Tu esi mīlestības vēstījums un mūsu dāvana. Norbert Werner Gulbi, tu esi iedvesmā mūsu skaņā, mūsu sarunām, jautājumiem un arī atbildēm. Norbert Werner Gulbi, tavs dvēseles gaišums atspīd mūsu saturā. Norbert, ik vārdā vārdiņā. Mūsu draugi, galvenie, vienīgie, mūsu zvaigznes, čempioni un atbalsts, mūsu iedvesma un sirsniņas. Paldies! Paldies jums! Paldies! Bučiņā!